Šī jau ir otrā tikšanās reize, kurā mēs runājam par tēmām, kas varētu būt saistītas ar Dainu kalnu. Jo šogad Dainu kalnu ir 40 gadu jubileja, kopš tas tika atklāts 1985. gada 7. jūlijā. Un līdzīgi kā mājās uz lieliem svētkiem ir kāda pārkārtošana, kādas pārdomas. Un arī šajā gadā mēs esam daudz aizdomājušies par Dainu kalnu. Kas ir Dainu kalns? Kāda ir Dainu kalna vērtība? Kas ir latviskā dzīves ziņa? Vai latviskā dzīves ziņa šodien ir kādam vērtība? Un daudz tādas lietas, par kurām ir tikai jautājumi, un mēs meklējam atbildes. Un mums jau bija kāda tikšanās, un šodien pie mums ciemos ir divi kungi. Un, lai es neko nesamalot, es nolasīšu. Pie mums ciemos ir Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis Andrejs Broks un Latvijas Dievturu sadraudzes valdes vadītājs Uģis Nastevičs. Sveicināti. Un es ļoti ceru, ka arī uz šiem jautājumiem, kurus es sākumā uzdevu, viņi sarunas gaitā sniegs atbildi, jo dievturībai šogad aprit 100 gadi. Un man liekas, ka tieši arī vieni no viscentīgākajiem latviskās dzīves ziņas kopējiem turētājiem un arī šīs gudrības izplatītājiem ir dievturi. Vai tā ir? Varbūt mēs tā ceram, ka tas tā ir. Jā. Mēs arī bijām aizbraukuši ar Annu Jurkāni un kolēģi Nauri arī uz izstādi, kur šobrīd atrodas Madonas muzejā, to visu apskatīties. Un, kā jau sākotnēji arī ir minēts, ka sarunu vadīs Anna Jurkāna, diemžēl šodien viņa nevarēs būt, bet liels sveiciens jums no viņas. Un tad jautājumi ir uzdoti un sāksim sarunu tā, ka runāsiet jūs. Paldies. Paldies. Es nezinu, kā, lai mēs sākam, mēs cerams, ka tas būs vairāk kā tāda saruna diskusija, ja? Jo mēs nevaram tā par visu, pilnīgi visu izrunāt vienā reizē droši vien, bet ir kādi varbūt svarīgāki jautājumi aktualizējušies katram individuāli vai ne, un tad varbūt tā saruna var raitāk arī norisēt. Mēs varbūt sāksim ar to, ka mēs drusku iepazīstinām ar sevi, ja? Un tad es esmu Andrejs Broks. Es esmu studējis metāla apstrādi, mākslas, Lietuvas mākslas vidusskolā, pēc tam mākslas akadēmijā. Attiecīgi loģiski, kad caur šo te studiju laiku man ir radusies interese par latvisko kultūru, ja tev daudz stāst un māc par pasaules kultūru un dažādiem kultūras elementiem, kā ir nācijas pašapziņa veidojusies un viņa identitāte, vai ne, un aizdomājies par to, kur mums ir viss šis stāsts, kā tad mēs esam nonākuši šajā laikā un telpā kā latvieši. Un attiecīgi tas man arī pavedināja iet dziļāk, izstrādāju diplomu darbu tā laika Imanta Ziedoņa kultūras fondam, kā balvas. Attiecīgi, tas man ļāva vēl dziļāk ieiet, un arī tas bija tas laiks, es beidzu 92. gadā. Tātad, kad Latvija atguva neatkarīgu, vai ne, šie jautājumi bija vēl jau vairāk aktuāli saprast, vai ne, kas tad ir tās mūsu vērtības, ko mēs par ko mēs domājam, kad esam izšķirīgos vēstures un personiskajos dzīves notikumos. Ja? Arī 91. gadā es aprecējos, un man bija tas gods, kad Marģers Grīns, Latviju Dievturu sadraudzes dižvadonis Amerikā, pirmoreiz bija ieradies Latvijā, un viņš bija tas, kas mani līdzināja Brīvdabas muzejā. Tā kā, tā ļoti dabiski man attīstījās, veidojās, un arī tā kā esmu šeit vēl joprojām šajā kustībā līdz ar to, un turpinu darīt, lai mēs nepazaudētu šīs te mūsu pamatvērtības un idejas, kāpēc mēs esam latvieši, un kas tad mēs varbūt arī tālāk, kā mēs redzam savu ceļu tālāk, vai ne? Tagad Uģis. Jā. Paldies. Uģis Nastevičs, esmu dzimis audzis Rīgā, joprojām piederu tai pilsētai. Bērnībā vecāki nolēma mani sūtīt uz iestādi, ko sauc Sējējiņš. Tā atradās Krišķāņa barona
memoriālajā muzejā, blakus Vērmanas dārzam, un tur sanāca iepazīt gan Latju dainas, gan mūsu tautas rotaļas, gan ticējumus, gan paražas, un tā tas palika, bet vidusskolas nogalē 10. klasē bija uzdevums izpētīt kādu no vārdu šķirām latviešu valodā, un man iekrita senvārdi. Nu, tad, attiecīgi, šī pieredze pirmsskolas posmā atkal uzjundīja no jauna ar spožu liesmu, un tad man ieinteresēja šis mūsu tautai raksturīgais mantojums, un vēlāk jau turpinot augstskolā studijas, es pievērsos otrai savai dzīves aicinājuma daļai, kas ir saistīts ar japāņu kultūru. Un tur, apgūstot gan japāņu valodu, gan viņu tradīcijas, gan sabiedrības dažādas parādības, es arī runas konkursā uzvarot nonācu Japānā. Un ceļojot pa Japānu 2007. gadā, es pamanīju, ka viņiem ir sava garīgā tradīcija, ko sauc par Shinto, un tā ir Japānā izlolota, izveidojusies, viņiem ir savas svētnīcas, viņiem ir savi svētki, savas paražas, un tad pēc Japānas apceļošanas es sajūtos tur būdams ļoti latviski. Tas, kas tur bija, tas, ko es pieredzēju, man šķita ļoti dabiski uztverams un saprotams. Un es uzdevu sev šo jautājumu, vai tad latviešiem nekā sava nav? Nu, un tad es nonācu pie dievturības. Un tas, kas ir mūsu tautā uzglabātais mantojums, tas ir vēstures griežos attīstījies, pilnveidojies, un mūsdienās to pasaulē jau 100 gadus pazīst ar dievturības vārdu. Protams, ka šī saskarsme ar Latju dainām ir nemitīgi ik uz soļa joprojām, jo tas ir mūsu tautas garamantu galvenais pūrs, kurā mēs varam atrast, kā Krišjāns Barons pirmajā dainu sējuma ievadā raksta, tas ir tas, kas nekad nenovecojas. Ja, tad tas, kas ir mūsu dainās, šis vēstījums, šīs vērtības mums ir būtisks joprojām, un tās sniedz labu padomu, labu ieskatu, kā var risināt dažādas izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies vēl šobrīd. Tāpēc, manuprāt, tieši tā saskarsme no sākuma jau Krišjāņa Barona memoriālajā muzejā un pēc tam tālākos dzīves posmos ir ļoti sekmējusi manu ceļu gan līdz dievturībai, gan arī tālāk dzīvē. Tas īsumā par mani, jā. Es mazliet pārtraukšu. Ja pēkšņi sarunas gaitā kādam ir kāds jautājums, tad noteikti, droši. Uzreiz uzdot, negaidīsim līdz beigām citreiz, vai ne? Labi, jā. Paldies. Nu jā, vienmēr sakot, varbūt tad jāpieskarās drusku īsumā, nezinu, cik daudz visi zina, jau tika pieminēts par šo 100 gadi, jā, tātad pirmo reizi šis vārds ir izskanējis jau 100 gadu atpakaļ, 25. gadā, kad loģiski pēc valsts fiziskās neatkarības iegūšanas cilvēks sāk domāt arī par to, kas tad ir mūsu garīgā neatkarība, garīgā identitāte, vai ne? Un, attiecīgi, tad arī daudz mūsu tā laika inteliģents cilvēki nāca kopā un, attiecīgi, cilāja šos jautājumus, vai ne? Kas tad ir tā garīgā būtība, kas tad ir garīgā satversme, pēc kā mēs dzīvē vadāmies, vai ne? Un tur bija dažādas versijas, tur dažādi sinkrētismu varianti, iespējams tur kaut kāds sinkrētisms starp dainu, dievestību un kristietību, vai tikai kristietība, vai kaut kāda kosmopolītiska mācība, ne? Nu, protams, dievturu aizsācēji bija tie, kas iestājās par to, ka mums pašiem ir tik bagāts mantojuma pūrs, ja, dainās, ka mums nav nepieciešams, teiksim, veidot šādus kaut kādus sinkrētismu modeļus vai kosmopolītiskus modeļus. Un mēs tātad kā sadraudze iestājāmies tādā laikā par to, ka mums ir jāpēta tas, kas mums ir. Un
tiešām dainās ir tik daudz šie reliģiski, mitoloģiskie dainu motīvi, ja, kas apkopojot viņus tādā vienotā sistēmā, kā to jau izdarīja lielā mērā Brastiņi, abi divi, gan no pirmsākumiem, gan vēlāk jau arī trimdas laikā, parāda to, ka tas nav tikai dažādi atsevišķi fragmenti par mitoloģiju, kā to mēdz saukt, ja, par mitoloģiskiem poetiskiem vēstījumiem, ja, bet kad tur var saskatīt vienotu sistēmu, kas sevī nes arī mūsu likumiski tātad ētisko pasaules redzējumu un attiecīgi arī tas ir tas, kas faktiski ir ļāvis mums saglabāties. Tas ir iznesis mūsu tautu cauri gadsimtiem, cauri dažādi viņu tagad dēvē, citi sauc verdzības laiku, citi saka, ka tās ir muļķības. Var dažādus to skatīties, ja, no fiziskā aspekta, no garīgā aspekta, kurš to izjūt vai ne. Bet būtiskākais ir tas, ja nebūtu šis kodols, šis latviskās dzīvesziņas kodols, ko veido latviskā dievestība, ko svešvārdā sauc par reliģiju, tad jau faktiski arī tauta būtu izzudusi, ja? Pamazām atkāpjoties gan ne tikai no sava šī te garīgā mantojuma, bet arī pamazām no valodas, jo bieži jau mēs runājam par valodu kā par tādu vērtību, kas ir jāsaglabā, it kā a priori viņa saglabās tautu. Tāpat laikā valodā mēs izsakām kaut ko vairāk, ja, nekā tikai kaut kādas funkcionāli nepieciešamās saziņas skaņas, ja, vārdos, bet mēs uzturam šo te mūsu ētiski-likumisko kodu sistēmu, kas faktiski tādā šodienas izpratnē ir tādi mazi programmas modulīši, ja, kas ļauj katrā dzīves brīdī izdarīt pareizu izvēli, izšķirties par noteiktu rīcību, ja, un tādā veidā arī liek aizdomāties un atgādināt par to, vai ne, kā tas būs, ja es darīšu tā vai citādi, vai es tad kaut kādā veidā pazaudēšu savu es, vai es saglabāšu savu es, vai ne. Un attiecīgi, Dievturi līdz ar to veido šos tikumu dainu krājumus, mitoloģisko dainu krājumus, veido šo kopējo izpratni par pasaules uzbūvi, kas ir dainās, un tādā veidā arī attīst šo mantojuma dainu kodolu kā tādu reliģisku organizētu kustību. Tad brīdī, kad valsts ir izveidota vai ne, tad attiecīgi viss, kas ir nacionāli nozīmīgs, ir kaut kādā veidā jāorganizē. Un arī tad, un vēl pat šobrīd dažkārt ir diskusija, vai mums vajag kaut kādas centralizētas organizācijas, vai vienkārši mēs nevaram tāpat katrs tās dainas, kā gribam, kā saprotam, kopt vai ne. Attiecīgi mūsu organizācijas vēsture to pierādījusi, ka pirmkārt ir ārējie spēki, kas visādā veidā cenšas mainīt mūsu identitāti, padarīt viņu par maznozīmīgu, ne tikai vēl pirms valsts izveidošanas, bet arī vēlāk. Mēs ar to saskaramies pat vēl šodien, kad faktiski Krievijas informatīvajā telpā tik līdz parādās informācija par mums, ka mēs, piemēram, esam tagad civil likumā iekļuvuši kā laulāta tiesīga organizācija un kad tiek strādāts pie Latviju Dievturu sadraudzes likums, ka tas ir kaut kāds briesmīgs bubulis tieši viņiem. Ja? Viņus nesatrauc tas, ka mums te ir savairojušās dažādu reliģiju sektas, tas ir tīrais sīkums, tas viņiem netraucē. Bet ja ir tāda nacionāla reliģija kā dievturi, tas ir pats briesmīgākais, kas var būt. Visticamāk, mūsu vēsture to arī pierāda. Pēc pirmās Latvijas laika, kad tiekam okupēti, ja, Brastiņš ir tas, kas ir viens no pirmajiem, kas tiek izsūtīts, trimdā iet bojā, tieši tikai dēļ savas nacionālās pārliecības, nav neviens cits iemesls, ja, kāpēc. Protams, tur ir daži citi motīvi arī ar autoritārā režīma, teiksim, iespaidu uz dievturu kustību, kas tiek
Ulmaņa autoritāra režīma laikā aizliegta kā reliģiska organizācija, paliek par biedrību attiecīgi dažādu aizspriedumu dēļ, tikai tāpēc, ka daži no dievturiem ir sadarbojušies, piedalījušies kopīgos pasākumos ar pērkoņu krustiešiem, un Brasniņš ir piedalījies viņu grafiskās identitātes izstrādē, vai ne? Attiecīgi šis stāsts par viņiem faktiski nodara komunistiem ļoti labi, lai viņam piešūtu dažādus fašistiskus apmelojumus un tādā veidā, teiksim, no viņa atsvabinātos. Jā. Es varbūt tagad došu vārdu par mūsu pretošanās laiku, padomju laikā Uģim ar vēsturi, jo ir svarīgi saprast, ka mūsu šī garīgā kustība, garīgās identitātes saglabāšanās, tādi centieni, ja, pirms organizētas formas, organizētā formā ir pastāvējuši vienmēr. Attiecīgi, nekad viņi nav pārtrūkuši, ja viņi būtu pārtrūkuši, tad mēs varbūt šeit šādā veidā vairs nesēdētu un nebūtu aktuāli šie jautājumi. Jā, protams, ka ļoti liels atspaids ir tas, ka latvieši zina savu vēsturi, ka latvieši zina savu posmu, savu attīstību, savu uzplaukumu. Un mums ir stingrs pamats, uz kā mēs varam būt pārliecināti par to, no kurienes nāk mūsu saknes, un ka mēs turpinām šīs senču mestās laipas. Tas ļoti palīdzēja visā okupācijas posmā, gan latviešiem saglabāt savu stingro mugurkaulu šeit uz vietas, okupētajā Latvijā, bet arī trimdā. Ļoti daudz dievturi nonāca visos pasaules nostūros, kā daži ļaudis saka, ka dievturiem saule nenoriet, jo uz zemeslodes visām pusēm ir valstis, kur dievturi dzīvo, bet tieši šī grūtajā posmā svešatnē dievturi rada iespēju kopā sanākt, pulcēties, rīkot gan gadskārtas, gan godus. Ir, teiksim, tie ļaudis, kas nonāca vispirms Vācijā bēgļu nometnēs, viņiem Arvīds Brastiņš, Jūlijs Bračs, Džilda Brača un citi izdeva dokumentus, kas apliecina, ka viņiem ir notikušas krustabas, ka viņiem ir notikusi līdzināšana, ka tas ir vīrs un sieva, kaut arī viņiem sākotnēji izceļojot no Latvijas bija atšķirīgi uzvārdi, ja, ka viņiem ir nodibināta ģimene. Var sakot, šie visi dokumenti, kas bija dievturu izdoti bēgļu nometnēs, palīdzēja tālāk turpmākajās gaitās uzturēt savu saikni. Tālāk, pēc tam, protams, cilvēki izceļoja vēl uz Austrāliju, uz ASV, Kanādu, Lielbritāniju un citām vietām, un tur joprojām viss turpinājās, un, teiksim, Amerikas Savienotajās valstīs izveidojās dievsēta, Viskonsīnas pavalstī, kas joprojām arī ir viena būtiska vieta, kur mūsu tautas dziesmas turpina skanēt, kur mūsu gadskārtas un godi notiek katru reizi, kad tas ir atbilstoši saules gada norisēm, bet nekas neapsīk arī Latvijā. Pastāv tāds nereti uzskats, ka tātad dievturība Latvijā izsīka, dievturība nonāca trimdā, un šeit tātad viss bija beidzies. Bet tās ir nepatiesības, jo būtībā mums ir gana pierādījumi par to, ka šī pretstāve Latvijā turpinājās pagrīdē visu šo posmu. Ir arī fotogrāfiskas liecības, kuras jūs varat apskatīt mūsu izstādē, ko arī tagad var aplūkot Madonas Novads pētniecības un mākslas muzejā, pēc tam tālāk ceļos uz Latgali, uz Isnaudas pagastu un uz Sakstagalu, Franča Trasuna muzejs, Kolnasāta un tālāk jau Rīga, Talsi, tad atkal Rīga un citas vietas. Tas, ko gribu pateikt, ka
ka tieši šis te no senčiem uzglabātais spēks palīdzēja dievturību noturēt visu laiku Latvijā, nepārtrauktā tradīcijā, un tad jau, kad pienāca 88. Gads, tad, jūs zināt, veļu mēnesī bija pirmais Latvijas Tautas frontes kongress, un atklāšanas runu teica, kas? Evalds Valters. Un Evalds Valters, protams, ir ļoti pazīstams dievturis, kurš savā atklāšanas runā iedrošināja tautu, un tieši šī pašā veļu mēneša nogalē arī tā tad notika atkal, kas ir zīmīgi, Rīgas pilī, sapulce Edvarda Detlava, tātad šī darbnīcā, Telnieku namā, un tur tātad pieņēma lēmumu, ka dievturības šī visa darbība, kas bija turpinājusies Pagrīdē okupācijas laikā, ir atkal atjaunojama publiskā atvērtā veidā. Un tad jau sekoja tālāk 89. gads, kad iznāk Dievturu vēstnesis, tas ir Dievturu turpinājuma izdevums, kas tapa arī Pagrīdē. Tur bija ļoti atjautīgs izplatīšanas tīklojums, kā tas nonāca pie lasītājiem visā Latvijā. Un tā ir atsevišķa vēl tēma, ko es domāju, mums vajadzētu kādā no klātienes priekšlasījumiem apkopot, izklāstīt. Bet tad jau, kad Latvija atguva neatkarību, ļoti liels nopelns šī visā gaitā bija Intam Cālītim, arī pazīstamam dievturim, kurš ļoti sekmēja šo ceļu, lai Latvija atkal būtu brīva. Un tā tad ir daudzas personības. Dievturībā, manuprāt, ļoti svarīga vērtība ir cilvēks, jo mums arī šeit ir uz ekrāna redzama dievtura vārnīca. Tā ir pieejama tīmekļa vietnē dievturi.lv, un tur ir sadaļa tātad arī personības, ja, un tad vairāk nekā 200 personības tur arī ir apkopotas, un tas galīgi nav viss. Jā, ir ļoti daudz nezināmu ļaužu, kuri ir ieguldījuši sevi, palīdzējuši dievturībai gan kā labvēļi, gan atbalstītāji, gan citādi. Tā kā mēs priecātos arī no jums, kas esat šeit sanākuši un kas varbūt skatīsies šo ierakstu, pēc tam tīmeklī padalīties ar dievturiem, padalīties ar Latvijas dievturu sadraudzi par to, ja jums ir zināmi kādi stāsti, kādi pieredzes, atgadījumi, kur jums ir bijusi kāda saskara ar dievturiem, vai jūs paši varbūt to esat kopuši, varbūt kādas liecības no dažādiem vēstures posmiem. Mēs labprāt to apkopotu, jo tagad izstāde ceļo, bet nākamajā gadā mēs labprāt ķertos klāt pie dievturības vēstures grāmatas, kur labprāt šos te īpašos stāstus apkopotu, lai to varētu iepazīt arvien vairāk cilvēku un lepoties par saviem novadniekiem, ja, jo būtībā arī šeit Siguldas novadā, arī netālu citos novados ir gana daudz bijuši cilvēki, kas ir saistīti ar dievturību, un tas būtu ļoti jauki to mantojumu piefiksēt, saglabāt. Nu, lūk, un tad, kad Latvija atgūs neatkarību, tad attiecīgi arī Andrejā minētais Marģeris Grīns, kas ilgadēji bija arī dižvadonis dievturiem, viņš ieradās Latvijā, un tad bija arī Andreja un Anitas vedības, līdzināšana notika, vai ne, un tad šīs te divas daļas, ja, kas bija Latvijā un ārpus Latvijas, tās atkal varēja svinēt kopā, mūsu tradīcijas, mūsu Latviju dainas atkal skanēja kopā vienotās balsīs brīvības daudzinājumā, kas notiek Latvijas etnogrāfiskajā brīvības muzejā. Man ir prieks arī šeit no etnogrāfiskā brīvības muzeja pārstāvēm, kas ir klāt. Tā kā tas viss ir mums bijis, tas viss ir noticis, un tagad mēs turpinām šo mūsu stāstu jau atskatoties uz pirmo 100 gadu posmu, kad dievturībai ir savs vārds, bet kā Kārlis Tomariņš sacīja,
vai tas spīdeklis debesīs, ko naktī mēs redzam, tur parādījās tad, kad kāds iedomāja to tā nosauktu pierakstīt uz papīra. Diez vai. Līdz ar to nosaukumam ir tā 100 gadi, bet, protams, ka saknēm un tradīcijām ir daudz senāks priekšvēstures stāsts, un tāpēc arī stāstot par mums ir jāsaprot, ka tam ir arī senāka pagātne. Un tāpēc es esmu paņēmis līdzi, labprāt jums arī palaist apkārt pāris priekšmetus. Te ir viens priekšmets, ir varbūt jautājums zālē, kas ir bijuši pie Lubāna ezera. Varbūt var pacelt roku. Lubāna ezers, Latvijas īpašais. Jā, paldies jums! Lubāna ezera ziemeļu krastā atradās akmens laikmeta apmetne, ko sauc Zvidzas apmetne. Un Zvidzas apmetnē dievtura arheoloģa Ilze Loze atrada šādu plāksnīti, un uz plāksnītes virsmas ir tādā urbuma tehnikā daudz tādu punktiņu. Un, Ilzes Lozes ieskatā tas ir tātad seno mūsu zemes iedzīvotāja pasaules redzējums. Ja? Viņa saskata, ka te varētu būt cilvēks vidū, augšā zvaigžņu, tātad debesjums, ja? Un varbūt ūdens mala. Jebkurā gadījumā tas ir senākais pasaules redzējuma šis te attēlojums visā baltu kultūra telpā. Tāpēc arī šis ir attēlots Lokstenes svētnīcas. Jūs redzat video, tur ir tāda senču akmens smaile, redzama ik pa laikam, tad palāk redzēt šie akmeņi, ja? Un tur arī šis te attēls ir atveidots palielinātā izmērā, godinot mūsu senču paaudzes. Es labprāt palaidīšu apkārt gan šo materiālu, gan arī te ir neliels buklets par svētnīcu, var paskatīties. Kāpēc šāds priekšmets ir? Tā ir precīza kopija no oriģināla, kas glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krātuvē aiz ložu necauršaujama stikla, drošā veidā, bet tas nozīmē, ka pie šī priekšmeta nekad līdz šim nav varējuši piekļūt cilvēki ar redzes traucējumiem. Tātad viena Latvijas sabiedrības daļa nav spējusi iepazīt mūsu vēstures bagātības. Tāpēc arī runājot par dievturības vēsturi, par priekšvēsturi, domājot par mūsu kultūras mantojumu, mēs arī veidojām pirmo reizi Latvijas vēsturē dažādu šo dārgumu, taustāmas, precīzas kopijas, kuras drīkst aptaustīt, un tādējādi pirmo reizi arī Latvijas vēsturē pieskarties un to iepazīt. Vēl viens priekšmets, ko vēlos palaist apkārt, ir šāds garanāks, lielāks priekšmets. Šī priekšmeta oriģināls atrodas Ventspils pilī. Tātad tur ir arī muzejs, un muzeja arheoloģijas nodaļā ir galvenajā goda vietā novietots šāds ziemeļbrieža raga fragments. Kāpēc es jums to rādu? Ir tāpēc, ka vēl nesen Latvijas vēstures mācību grāmatās bija teikts, ka pirmie dzīvotāji Latvijā ir bijuši 8000 gadus pirms tās augtās mūsu ēras, un tie ir tie senākie iedzīvotāji, kas te ir atstājuši savas pēdas. Bet 2009. gadā Dibiņu māju saimnieks pie Mellupītes, kas ir Ventai tūmā, kur zemē Saldus novadā, šis cilvēks tīrot nost bebru aizsprostu starp senesām atrada šādu priekšmetu, kas skaidri atšķirās no koka sprungulīšiem. Un nosūtot uz Ķīles universitātes oglekļa ekspertīzi, izrādījās, ka šī priekšmeta dēļ visas Latvijas vēstures mācību grāmatas ir jāpāraksta, jo šis priekšmets ir tik sens, cik
senu dievturi laiku skaita. Mēs gada skaitļiem sākumā liekam vienenieciņu. Tātad šis ir 10 000 gadu pirms mūsu ēras, senā posmā cilvēka apstrādāts priekšmets. Te ir cilvēka apstrādes pēdas saglabājušās, un to zinātnieki sauc par Lyngby cirvi. Tātad Skandināvijā ir atrasti šādi ziemeļbrieža raga fragmenti, kas ir bijuši apstrādāti, un viņi ir iesaukti, balstoties uz tās vietas Lyngby nosaukumu. Visi šāda veida līdzīgi priekšmeti tiek saukti par Lyngby cirviem. Un tātad, kas ir interesanti, tad Norvēģijā, piemēram, ir sāmu tauta, varbūt dzirdēta, un viņi neko nezina par cirviem tādā veidā, bet viņi tieši šo ziemeļbrieža raga fragmentu, tas ir pirmais žuburis ziemeļbriedim. Ja? Viņi tieši šo raga fragmentu joprojām mūsdienās turpina izmantot kā bungu vālīti. Nu, un tā tad varam spriest par to, kas tas ir, vai tas ir cirvis vai bungu vālīte, bet jebkurā gadījumā šis priekšmets tikdams atrasts un analizēts parāda, ka dievturu laika skaitīšanas veids, ko dievturu sauc par latvisko ēru, ar to vieninieka rakstīšanu sākumā, tagad ir arī arheoloģiski apstiprināts, ka mums tiešām šeit cilvēki ir bijuši tik sen. Tik daudz senāk nekā līdz šim nesen vēl domāja. Nu, lūk, un tas vienkārši ļauj mums paskatīties uz mūsu vēsturi citādāk, varbūt iztaisnot muguras un iepazīt, kas tad ir bijis šeit senāk. Es domāju, būs daudz vēl citu atklājumu, mēs daudz ko vēl citu uzzināsim, bet labprāt priecātos, ja jūs arī šo apskatītos. Tur varbūt ir jāpiemina vēl tas, ka mūsu pēdējo laiku pētījumu, ko ir devusi iespēja ģenētiski izpētīt tātad seno kaulu materiālu, pierāda arī to, ka šī pēctecība no tā laika cilvēkiem, kā Gunts Saunis teica, 20% apmērā mūsu gēnos vēl ir saglabājusies. Tā kā tie nav kaut kādi svešinieki, teiksim, mums ģenētiski, ja, kad nav kaut kas nācis un gājis, vai ne? Kā bieži varbūt domā par vācējiem, medniekiem, tā laikmeta cilvēkiem, ja, kuri tādi klejotāji. Patiesībā sakot, viņi laika gaitā šeit ir nostabilizējušies, un mēs vēl joprojām nesam šos gēnus sevī. Tātad šī pēctecība ir saglabājusies, vai ne? Protams, kad tā ir ģenētiskā, tā ir mūsu fiziskā pēctecība, bet, protams, ka par garīgo pēctecību, par mūsu, tiksim, tādu, ko sevī nes Dainas, vai ne, mēs tik sen nevaram runāt, bet neviens arī nevar pierādīt, kurā brīdī tad ir sācies šis garīgā mantojuma, teiksim, tāds pārnese, jo patiesībā sakot, vai ne, mēs vairāk sevi asociējam ar baltiem, ar baltu ienākšanu šajā teritorijā, kur šeit jau ir priekšā cits kultūras pārstāvi, vai ne, un te notiek arī, zinām, tāda autonomā identitātes veidošana, tāpēc mēs varam pieņemt, ka te nav kaut kas no citurienes atnācis, bet viņš, teiksim, 3500 gadu apmēram pirms mūsu ēras ir šī te balta ienākšana, un attiecīgi no tā laika šeit veidojās autonoma kultūras identitāte, un faktiski interesantais šīs ģenētiskos pētījumos ir tas, ka šis te baltu reģions, ja, ko kādreiz dēvēja slāvu baltu, tagad jau lieldaļa zinātnieki noslēdzās uz to, ka viņš ir drīzāk vairāk baltu un slāvi tie, kas ir tas atzars no šī te baltu indoeiropiskā koka, tad šī te indoāriskā kultūra tieši ir tikai 1,5 gadu pirms mūsu ēras apmēram atdalījusies no šī reģiona un devusies austrumu virzienā, nonākot Indijā, veidojot šo veidiskās kultūras atzartanī reģionā. Tie tādi šī laika brīža pētījumi, kas zina, varbūt kaut kādi jauni atklājumi kaut ko atkal mainīs, bet
te sakrīt daudzas lietas, vai ne? Gan valodnieku pētījumi, tīri saistībā ar latviešu, lietuviešu valodu un šo sanskrita valodu, kas saglabājusies senajā Rigveidā, attiecīgi šies reliģiskie tēli, simboli, dievību, līdzības, ja, ir arī tas, kas par to liecina. Ja. Tā kā pamazām veidojās un arī šī ģenētiskā saitne, ja, arī to uzrāda, tad šie 3 faktori jau liecina par to, cik šeit sen jau autonomi ir veidojusies atšķirīga kultūra, kā atsevišķi indoeiropiskās kultūras zars, un tas ir tas pamats, vai ne, kas ir vēl joprojām mūsos, kā tas dziļākais mūsu identitātes pamats iespējams, vai ne? Tad, attiecīgi, par dainām mēs runājam, vai ne, arī dažādi diskutē, cik viņas ir vecas, vieni grib viņām attiecināt dažus 100 gadus, vai ne, tāpat laikā daži teksti liecina, ka tur ir atziņas, kas varētu būt vairāk kā 1000 gadu senas. Jā, un šī saistībā es gribu pavaicāt jums, vai jūs esat dzirdējuši tādu izteicienu atstiept kājas? Nu, tam izteicienam viena iespējamā saistība ir ar konkrētu apbedījuma veidu, proti taisnie apbedījumi. Tie ir tādi apbedījumi, kur kājas ir iztaisnotas, rokas ir taisnas vai arī salikts uz krūtīm, bet šāda veida apbedījuma Latvijas teritorijā ir sastopama arheoloģiskajā materiālā tikai no 1800 gadi pirms mūsu ēras. Pirms tam senāk ir saliekto apbedījumu posms. Un saliektie apbedījumi izpaužās tā, ka nelaiķis tiek īpaši lauzīts, liekts, kamēr viņu iedabū auglim līdzīgā veidolā, jeb embrija veidolā. Nu, arheologi daži to skaidro, ka tas varētu būt iespējams saistīts ar uzskatu, ka nelaiķim nākamajā dzīvē vajadzētu no jauna atzimt, nu, un tad, lai viņš būtu sagatavots tā, kā viņš ienāk šī pasaulē no augļa veidola, nu, tad attiecīgi viņam pasaulē arī jābūt sagatavotam pienācīgā veidā, lai viņš būtu šādā formā, šādā pozā. Nu, lūk, bet runājot par dainu senumu, par latviešu tautas dziesmu senumu, ir ļoti dažādi pētījumi, bet varbūt būtiski būtu izcelt Ievas Pīgoznes un Wolfganga Dārziņa pētījumus, kur viņi pievēršās tieši latviešu dainu saturam, jo mēs varam redzēt, ka dainas min konkrētas parādības, kurām mēs varam izsekot līdzi mūsu arheoloģiskajā materiālā, kad tās parādās un kad tās pazūd. Tāpat mēs varam saistībā ar politiskiem procesiem, saistībā ar monētām, teiksim, jā, ar valūtas maiņu, ja, kā kaut kas attīstās, mēs varam izsekot līdzi. Nu, lūk, un ir tādas dainas, kuras runā par interesantu saturu, un tas biežākais tāds paraugs skan tā. Ko tu nāci neraženis, raženo pulciņā, ne tev kauli salauzīti, ne dzīsliņas izstaipītas. Raženo pulciņā neraženis. Kas ir raženis? Nu, raženis ir tāds, kas ir bagāts, pieredzējis, tāds, kas ir ar kaut ko apveltīts pietiekamā daudzumā. Nu, un saskaņā ar Janīnas Kursītes un citu folkloras pētnieku atziņām, ražens ir tāds, kas ir dzīves piepildīts, dzīves pieredzējis. Tātad sagatavots pietiekami, lai dotos uz viņu sauli. Savukārt nerežans būtu šis pretējs nozīmes vārds. Tālākais teksts par tiem salauzītajiem kauliem, kuri nav salauzīti, ja, un nav dzīslas izstaipītas. Par ko ir stāsts? Ja? Tas skan ļoti savādi no mūsdienu viedokļa. Bet tas konkrēti atbilst 2900 līdz 1800 pirms mūsu ēras sastopomo saliekto apbedījumu pielietojumu posmam. Un tāpēc nevelti Ieva Pīgozne savos
pētījumos, tāpat kā Volgangs Dārziņš, ir nonākuši pie secinājuma, ka Latviju dainās mēs varam atrast atsauces gan uz dzels laikmetu, gan uz bronzas laikmetu, gan arī uz akmens laikmetu. Protams, ka dainas top arī šodien. Arī šodien mēs varam doties folkloras ekspedīcijās, un mēs varam uzzināt un pierakstīt vēl līdz šim nefiksētas dainas. Ja? Tā ir tautas tradīcija, kas ir visu laiku attīstījusies, un tā ir ļoti daudzi slāņi un ļoti daudzi šie vēstures brīži, kad tās ir tapušas, bet vismaz viena daļa no dainām ietiecās šī ļoti senajā posmā. Un tas sasaistē ar to, ko Andrejs minēja, par šo nevis izspiešanu vai izdzīšanu, kaut kādu populāciju nomaiņu vieniem citus aizvirzot projām. Ja? Bet tie ir tas, ko vēstures doktors Muntis Sauns ir izpētījis, ka šeit ir bijusi uzkrāšanās. Ja? Tas mantojums, ko šie Eiropas rietummednieki vācēji, kas šeit Latvijā bija šajā akmens laikmetā, pienākot klāt šeit Eiropas austrummednieku vācējiem, tālāk ir šie te indoeiropieši, kas ieceļo, ja? Viņi citu bagātina, viņi citu papildina, un ģenētiskais materiāls apliecina to, ka tas arī mums joprojām šobrīd austrumu baltu iedzīvotājiem, ja, kas, teiksim, ir pamatā latviešu, lietuviešu mūsdienās, mūsos joprojām ir šis te senais slānis saglabājies. Ja? Tad nav pārāvuma, ja? Tas viss ir cits no cita mācījušies, cits no cita papildinājuši un tā. Un tad es gribu palaist jums vēl vienu priekšmetu apkārt. Tātad tas ir Pūrciema dieviņš. Izmērs ir 1:1, tas nav samazināts. Un Pūrciema dieviņš tātad ir 4100 līdz 2900. Pirms mūsu ēras, jā, tātad tas ir no Dundagas Pūrciema C apmetnes. Šāds neliels māla priekšmets, un tas ir atrasts vietā, kur ir arī citas figūriņas, bet tās ir diezgan apskādētas. Šī ir vispilnīgākā, kas ir saglabājusies. Ja? Un tātad te mēs redzam šādu priekšmetu, kurš ir novietojams gan uz galda, bet viņam pakausī ir arī tāds izverams caurumiņš, kas liecina, ka viņš varētu būt kaut kur arī pakarināms, ja, līdznesams gaitās dažādās. Ja. Tā kā tā ir interesanta vēl viena liecība par to, ka mums ir šis garīgais tradīcijas mantojums no dažādiem posmiem bijis, un mēs to turpinam attīstīt un pilnveidot arī mūsdienās. Lūdzu, Pūrciema dieviņš. Jā, teiksim, par dainām varbūt jāpiegriežās varbūt tiem mūsu dievestības simboliem. Tātad mūsu šis galvenais jēdziens, dievs, kas ir dainās visaptverošā pasaules likumsakarība, ja, kā mēs to atskāršam, ja, arī dažādas diskusijas par daudzdievību, viendievību, vai ne. Mēs, lasot dainas, uztveram pasauli, tā pasaules izjūta veidojās kā visaptveroša, vienota, vesela. Ja. Mums nav šie pretstati šajā pasaules uzskatā starp ļauno zemi un kaut kādu labumu kaut kur debesīs, vai ne, tā ir vienota vesela pasaule, kur nav tādas, kaut kādas nepareizās vietas, vai ne, kā tas ir kristietībā elle. Attiecīgi, ja tas, kas ir saistāms ar ktoniskajām dievībām, ja, tā nav ļaunuma pasaule, tā ir vienkārši viena no pasaules uzbūves sastāvdaļām. Vai ne? Un pats vārds dievs kā jēdziens, vai ne, kā jau pieminēts tik par to, kad tas parādās saistībā valodnieciski arī ar šo indoeiropisko
sakni šajā vārdā, kas tātad arī ir vediskajā kultūrā saglabājusies, kā pārnesums no šī te indoeiropiskās civilizācijas centra izplatoties pasaulē, vai ne? Ir būtiska liecība arī šodien, jo arī šodien, mums runājot, cīnoties par savām tiesībām vēl joprojām savā zemē, pastāvēt kā tradicionālai reliģiskajai organizācijai, nāks pierādīt, ka mēs esam tradicionāli pēc savas būtības, ja? Šeit, pretstatā citām organizācijām, kurām neskapēc šis vārds ir dots ātrāk nekā mums pat. Un viena tāda lieta, vai ne, kad savā laikā, kad tiek Bībele iztulkot, vai ne, šis vārds, kas jau pirms tam grieķiskajā, teiksim, valodā ir lietots līdzīgā izteiksmē formā, tiek ietulkots, garīgā jēdziena vietā, kas pavisam judo-kristianiskajā, teiksim, reliģijā ir pavisam citā nosaukumā. Ja? Un tas tik parāda to, cik tam vārdam ir bijusi liela un spēcīga nozīme, ka veidojot šādu kristīgās reliģijas šo te inkulturācijas ceļā izveidoto sinhrētismu, ja, tiek ņemti no mūsu senās dievestības šādi jēdzieni, ja, lai cilvēkus, tā sacīt, ar šo inkulturācijas paņēmienu varētu piesaistīt sev, savai tradīcijai, kas šeit ir ienesta no ārpuses, vai ne, un attiecīgi šobrīd, jā, lielai daļai šīs reliģijas organizācija ir viņu speciālajos likumos termins tradicionāla reliģiska organizācija. Ja? Un mums, kā tiem, kas nes šo seno no baltu un vēl senāku laiku mantojuma šo garīgo identitāti, vai ne, ir jāpierāda, vai ne, ka uz mums tas ir daudz vairāk attiecināms. Un patiesībā sakot, arī visas tās organizācijas, kas šo jēdzienu, šo statusu ir ieguvuši caur šo jēdzienu, faktiski leģitīmi to varētu iegūt tikai tad, ja viņas akceptētu šo te sinkrētismu formu, ko viņas ir izveidojušas, tātad izmantojot šos pārņemtos simboliskos jēdzienus, jā, savā reliģijā. Bet tāda situācija, un tas liek padomāt par mūsu vēsturi kopumā, vai ne, kā tas ir noticis, vai ne, kad mēs šobrīd atkal esam neatkarīgi tikai 30 gadus, un šādas lietas izsverot, ja ir, tā kā mēs te stāstam, jāiet ļoti tālu pagātnē, kas varbūt kādam liekas, priekš kam tas ir vajadzīgs, ja, bet bez tā, ja bez šīs pagātnes kā pamata, mēs nevaram iet tālāk. Jo, ja mēs to tā darītu, tad tas būtu, tā kā, piemēram, atmodas pirmsākumos, ja mums bija tādas kustības kā Interfront un vēl kas, vai ne, kas teica, aizmirstam visu to pagātni, ja, mēs tagad no šīs vietas sākam jaunu dzīvi, jauna valsts, attiecīgi tas, kas te tagad tā ir, vai ne, tā ir kaut kāda valsts, vai ne, mēs te visi kopā tagad veidosim kaut ko no nulles bez mazai. Protams, tam visam ir zemūdens akmeņi, kāpēc tas tā tika darīts, vai ne, un lai tie, kas mēs šeit esam, vai ne, pazaudētu šo piederību caur saviem priekštečiem, caur saviem senčiem šeit, vai ne. Līdz ar to arī nepieciešamība pēc mūsu tās senā kultūras mantojuma. Ja, jo, daudziem arī viņi ir tā ir tāda bērnu folklori, vai ne. Jauki pantiņi, ko iemācīties, kā skaitīt pie eglītes Ziemassvētkos, vai ne, tad, kad mēs redzam avīzēs kaut kādu gadskārtu tradīcijumus, ticējumus, ja, tad viņi vienkārši tiek mehāniski paņemti tur no Pētera Šmita krājumiem un salikti, uzskaitīti bez kaut kādas loģikas, kas tiešām no malas skatoties, viņus var padarīt savā ziņā pat muļķīgus, ja, nesaprotams, ja tādā veidā tā pieeja ir
nevis mēģinot atsijāt, saprast, vai ne, kur tas kodols ir, kas tur ir tas, kas ir pazaudēts, aizmirsts, izkropļots, ja, jo dažādi pieraksti nevienmēr, kas ir veidoti no citu kultūru, tautību cilvēkiem, ja, faktiski viņi neredz to dziļāko būtību, viņi kaut ko formāli pierakstījuši, un pēc tam tas tiek uzturēts, ja, tādā pašā nepareizā formā. Tā kā tas, kas mums ir šajos pārpa miljonus dainu mantojuma krājumos, jā, tas, protams, ir jāvērtī un jāsijā un jāsaprot, kas ir tas kodols, kas ir tas dzīves ziņas kodols, jā, kas nosaka mūsu pamatvērtības pasaules uzskatā likumiskajā izpratnē, savstarpējā sadzīvē, un arī, protams, tagad iegūstot valsts neatkarību, ko mēs liekam pamatā. Saistībā ar Andreja minēto to informāciju, kas ir varbūt par kaut kādām tradīcijām presē, kas parādās, es novēroju tādu ļoti bieži sastopamu vārdu virkni, senie latvieši esot darījuši. Senatnē cilvēki maņticības laikos esot to un šo, un tas tiek tā kā ielikts tādā vitrīnā, noputējušā vitrīnā, viņi kaut kad tā darīja, bet mēs tagad jau tā vairs nē. Tas jau vairs nav aktuāli, un tad tā kā katru reizi pieminot šo tādā veidā liekas, ka tas būtu kaut kas novecojis, ka tas būtu kaut kas vairāk nesaistošs, un ka mums būtu tā kā jāvairās no mūsu mantojuma. Tāda tā sajūta var rasties, un tāpēc man šķiet, ka ļoti vērtīgs darbs ir tas, ko dara gan Turaidas muzeja rezervāts, gan ko dara Latvijas etnogrāfiskais Rīdos muzejs, gan citas iestādes Latvijā, ka turpina šo saules gadskārtas svētku svinēšanu šodien. Nevis piemin, ka kādreiz tur darīja un tagad pastāsta, ziniet, pirms 500 gadiem senči darīja, mēs tagad vairs ne. Bet ka to ļauj iepazīt, ļauj saskarties ar to, ļauj to uzzināt gan caur šīm dziesmām, gan caur šīm norisēm, gan caur gatavošanos svētkiem, jo svētki jau paši no dzila gaisa nenokrīt, ja tur iesaistīt daudz cilvēku darbs, pūles, ja, tas viss ir sasaistē ar mūsu gada ritējumu, ja, ar dabu, ja, un tieši šī svētku apzināšanās, svinēšana, tā ir daļa no izglītības uzdevuma, lai cilvēks būtu saskaņā ar saderībā, ar ritmu, ar dabu, ar sabiedrību, iekļautos tajā visā, kā viena pats būdams neatņemama sastāvdaļa. Un te ir tas, ko daudz kur meklē, kur tas līdzsvars, ja? Kur ir tas līdzsvars starp jauno un seno, kur ir tas līdzsvars starp pilsētu un dabu, kur ir līdzsvars starp tehnoloģijām un mantojumu. Ja? Man liekas, tas ir tieši šeit, izglītības lielajā laukā, kurš nereti varbūt paliek novārtā. Ja? Mēs virknējam lielos burtus STM, tad ir STEM, tad ir STEAM un vēl vis kaut kādus brīnumus. Mēs skatāmies uz pāri robežai, ko dara viena vai cita valsts, ja, kā viņi rīkojās, teiksim, mācot par teiksim, cietajām zinātnē vai vēl kaut ko, bet mēs aizmirstam to, kas ir mūsu acu priekšā. Mums ir Dainu kalns šeit, Turaidā, mums ir mūsu mantojums, kas ir mūsu mantojums. To neviens mums nav te atvedis un iedevis rokās. Ja tas ir mūsu pašu tautas izauklēts, izlolots, un gribētos, lai kas pagātni pētī, nākotni svētī, lai mums nav kauns paskatīties saviem senčiem acīs, ka mēs turpinām, mēs esam cienīgi turpināt šo mūsu mantojumu. Un tas ir mūsu uzdevums kā dievturiem, tā latviskās dzīvesziņas tradīcija kopējiem folkloras kopās, tas ir mūsu uzdevums izglītības nozarē, kā pirmsskolas izglītībā, tā arī jau tālākā augstskolas līmenī. Tas ir visu kopīgs darbs, kas pats no sevis nenotiek. Ja?
Un tāpēc, jā, es domāju, atkal tas vienojošais ir tas, ko mēs redzam, mūsu tautas dziesma, ja? Tā ir tā, kas ir tautas izauklēta, un mēs esam šī tauta, un mēs esam līdzatbildīgi tās nešanā tālāk uz priekšu, un katrs to dara savā veidā, kā to māk, kas labāk padodās, ja? Latvijas Dievturu sadraudze ir reliģiska savienība, folkloras kopas ir laicīgas sabiedrības, tad ir iestādes, kas ir valsts vai pašvaldības paspārnē, bet katrs spēj to virzīt uz priekšu savā veidā. Bet es noteikti domāju, ka klātesošiem ir radušies vairāk jautājumi. Es vēl varbūt par to pasaules uzskatu, vai ne? Arī es kā dizainers strādāju, un ļoti labi redzēt tagad, ņemot vērā šo situāciju pasaulē, ar globālo sasilšanu, ar ekoloģiskām dažādām krīzēm, kas notiek, ja? Par ko tiek tagad runāts? Tiek runāts tagad par ilgspējīgu pieeju kaut kādu projektu izstrādē. Tagad vairs, teiksim, tādā Eiropas līmenī vismaz nerunā par ražošanu, par attīstību šauri par kaut kādām rūpniecības nozarēm. Ja? Kritērijs faktiski galvenais tātad ir ilgspēja, sabiedrības izdzīvošanas spēja, tātad sadarbība. Attiecīgi, mēs tagad izjūtam uz savas ādas, ko nozīmē to, ka pasaule ir kā viens veselums. Ja? Bet mūsu dainās, dzīves ziņas dievestībā jau šī sajūta ir iekodēta. Ja? Un to varbūt mēs arī saredzam tad, kad domājam par savu zemi kā par svētvietu. Attieksmi pret zemi, pret šo vietu. Vai ne? Citās kultūrās, piemēram, tie, kas ir bijuši Indijā, var redzēt, kādi tur ir grezni tempļi, ja, bet tempļu priekšā varbūt ir izgāstuli pilnīgi. Ja. Un tas parāda, vai ne, ka tur ir pilnīgi cita saprašana par to, kas ir pasaule, kas ir vērtība, ja, kas ir svētvieta. Mums šī izjūta ir pilnīgi citādāk. Mums nav vajadzīgi īpaši speciāli tempļi, ko izdalīt no pārējās pasaules kā svētvietas. Ja. Mums zeme kā tāda, ja, mūsu pasaules redzējumā ir svētvieta, katra sēta tiek uzturēta kā svētvieta. Ja. Teiksim, no dizaina aspekts vēl varētu runāt par šiem arhitektoniskajiem elementiem, kas ir iestrādāti kā sauļotie stabi, kā jumta gaļa, jeb jumta zirgi, ja, no kurienes tie nāk. Tie nāk arī no mūsu tā reliģiski mitoloģiskā pasaules redzējuma, kas iezīmē to, ka tev nevajag templi ārpus savas sētas, tu savu sētu veido kā templi, kurā tu dzīvo ar tādu attieksmi, tu arī dzīvo pret apkārtējo, kas ir ap tavu sētu. Ja? Tātad tas ir tas, kas mūs atšķir. Tas, ko mēs esam iznesuši cauri vai ne, nonākuši šajā laikmetā, kad pasaules, teiksim, eiropeiskā kultūra, kas sevi ir uzskatījusi pa vadošu, civilizācija, pasaules civilizācijā faktiski ir spiesta pārvērtēt, vai ne? Viņi ir krīzes situācijā šobrīd, ja, ko darīt, kā dzīvot tālāk, vai ne? Attiecīgi, mēs varam sevi atkal saglabāt, dzīvot pēc saviem likumiem, pēc savas pasaules uztveres un kārtības, kā iepriekš, ja? Mums tikai ir jāatzīst, tas jāturpina, ja, jo urbānā kultūra, protams, ļoti ietekmē arī šo attieksmi. Ja. Un tas ir tas, kas faktiski atšķir vienkārši varbūt kaut kādu filozofisku pasaules uztveru vai zinātnisku no reliģiskas, kad mēs varam izpētīt visumu iespējams dziļi ar dažādiem tehnoloģiskiem paņēmieniem. Mēs varam tur pētīt elementāru daļiņas sīkākās. Ja? Mūsu redzesloks paplašinās, bet viens nemainās. Tas, kādā veidā mēs veidojam attieksmi pret to, ko mēs uzzinām un izzinām. Ja? Jo šis tehnoloģiskais, zinātniskais progress, kā var redzēt, bieži vien iet pretēji tam, kas faktiski apdraud cilvēces pastāvēšanu, kā politiski tas pašlaik ir sajūtams, vai ne? Tātad šeit šī attieksme pret to, ko un kā mēs darām, kādas izvēles izdarām, sapņojās tieši šajos
likumiskajos principos, ko katra tauta nes kā savu dzīves ziņu, un attiecīgi uz tās viņi veido savu praktisko dzīvi. Te varbūt arī jārunā par to, ka Uģis pieminēja folkloru, ja, bieži vien varbūt mūs tā kā saliek kopā, vai ne, ir folkloristi, Dievi tur vienu un to paši dara, tur gadskārtas svin un godus rīko, ja, bet Dievturiem tas ir drusku plašāk, vai ne, šī te dzīvesziņas dievestība, šie likumiskie principi, kas tur ir iekodēti caur šiem dievestības tēliem un simboliem un caur šiem dainu krājumiem, kur parādās dažādas situācijas, kā tas parādās dzīvē, ja? Ka tie ir caurvijoši, jebkurā cilvēces darbības sfērā. Ja? Dievturos mums ir pirtnieki, bitenieki, dažādu profesiju pārstāvi, ja mēs savas grupas saucam par saimēm tieši tāpēc, kad apvienošanās notiek nevis pēc kaut kāda tur mākslīgi izdomāta struktūrāla principa organizācijai, ja, bet tīri pēc mūsu reālās dzīves pamata. Ja. Tā var būt ģimene, tā var būt tātad biedrība, tā var būt arī kaut kāda radu grupa, ja, jebkāda veida forma, ja, kas nes sevī šo dzīves ziņu un iemieso viņu ikdienā. Vai ne? Tāpēc arī godi ir tāda lieta, kas liek aizdomāties par to, kas tad īsti tajā brīdī notiek, ja, kāzas, krustabas. Vai tās ir vienkārši viena jauka reize sanāk kopā, vai mēs tur ieliekam kaut kādas dziļākas saknes no mūsu mantojuma. Vai mēs tādā brīdī metam šīs laipas, ja, ka tas ir rituāls, kurā mēs apceram mūsu priekštečus, ko mēs nesam sevī, kā viņu veli, kā viņu garīgo identitāti, kādā veidā tad mēs kā dzimta, kā ģimene, ja, šo uzturam un nododam tālāk, kā mēs saredzam katru ģimenē ienākošā jaunā cilvēka vērtību mūsu dzimtas lokā. Attiecīgi tāpat arī līdzināšana, laulībās, ja, kas tādā brīdī notiek, vai ne? Jā, protams, visi ir bijuši dažādās laulību ceremonijās un dzirdējuši dažādus šos te rituālās ceremonijas tekstus, ja, par ko tiek runāts, vai tiek runāts par pašiem šiem cilvēkiem, par viņu ģimenēm, par to, kāpēc viņi šajā brīdī ir satikušies, kas ir satikušies, ko katrs no šiem diviem cilvēkiem pārstāv, vai ne, kas notiks tālāk, kāds ir viņu tālākais dzīves mērķis. Vai ne. Tas ir tas, par ko dievturi domās savos rituālos, ja, liek aizdomāties. Ja, tad mēs nākam no pagātnes caur šīm tēvu mestām laipām. Mēs ejam tālāk nesot caur sevīm, caur saviem bērniem, viņu nākošajās dzīvēs iekodējam šo te pēctecību un attiecīgi mēs tādā veidā saprotam jēdzienu, kas ir mūžīgā dzīve. Ja, tā nav kaut kāda mistiskā nākošā dzīve, kurā mēs pārdzimsim un atjaunosimies mūžīgai dzīvei tieši tādi, kā mēs esam. Nē, mūžīgā dzīve mums ir šī spēja caur mūsu tradīcijām, dzīves ziņu nodot šo mūsu garīgo mantojumu no paaudzes paaudzē, un šī pārnese no paaudzes paaudzē ir mūsu mūžīgā dzīve. Es esmu manas mātes tēva, vecā tēva, vecās mātes, viņu veļa, tātad tas nozīmē viņa garīgās būtības, viņa fiziskā tēla, viņa rīcības, visu to atmiņu kopums, ja, kas ir mani veidojuši. Mēs to varbūt neapzināmies bieži vien, cik lielā mērā mēs esam sevī nesam iepriekšējo paudžu kaut kādas pazīmes, zināšanas, pasaules uztveri un izpratni. Ja. Dažkārt mēs varbūt no malas kaut kur pamanām pēkšņi kaut kādu izteiksmi, kaut kādu vārdu lietojumu, ko bērni lieto,
neapzinātā veidā jau pārņēmuši no savas vecās mātes vai vecā tēva. Ja tā tas notiek, būtu jau jauki, ja mēs varētu apzināties 10 000 gadus mantojumu savā apziņā. Diemžēl to mēs nespējam nest tik sen, no tik seniem laikiem, ja, bet viņš tur ir un attiecīgi nepavelti, ja, ir bijuši daini teicēji, kas ir kodējuši šīs te 4 rindas cilvēku apziņā, lai varētu pēc iespējas bagātāk pārnest šo mantojumu. Es gribēju jautāt tev par šo, par to latvisko dzīves ziņu, tādas esenci, tādas vērtības, jūs varbūt, ka varētu mums arī nosaukt, kas tad ir tās pamatvērtības, kuras mums arī kāds prasa, stāstot un pieminot vārdu latviskā dzīves ziņa, un kāds ārzemnieks prasa, kā īsos vārdos viņam pateikt, kas tad ir īsti tā latviskā dzīves ziņa. Tas ir tā kā teorētiski un tiešām arī kā tas izpaužās praktiski, piemēram, jūsu dzīvē. Paskatāmies apkārt šodien zālē. Jā, tas ir mūsu mājas darbs, jā, bet... Teiksim tā, latviskā dzīves ziņā mums ir ierakstīts satversmes preambulā. Par to ir dažādi filozofi izteikuši savas domas, vai ne, ka tas mums tā kā īsti nav līdz galam noformulēts, vai ne, mēs vēl joprojām sabiedrībā pastāv diskurss par to, kurš tad ir tas īsti, kas to zina, kas tāda ir, vai ne, un vai tad tie dievi tur ir tie vienīgie, kas to tā zina, un vai tad tāpēc uz viņiem vienīgiem var attiecināt, ka viņi šīs latviskās dzīves ziņas nesēja, vai ne. Protams, kā jau mēs te minējām, tad latviskā dzīves ziņa, tas ir plašāks jēdziens, kas ir gan šī praktiskā reālā dzīve, ko mēs apgūstam kā pārnesto mantojumu no iepriekšējās paudzes, vai ne? Bet tas būtiskākais ir tieši šis te garīgais jautājums, vai ne, par to, kas tad ir tas mūsu, tikumiskais krājums, vai ne, kā veidojam mēs savas attiecības sabiedrībā, ģimenē, starp diviem cilvēkiem laulībā. Ja? Tātad viss šīs pieredzes krājums, ir tas, kas veido to kodolu tai latviskai dzīvesziņai. Ja? To tā vienā vārdā pēc būtības nemaz nevar nosaukt. Ja? Tātad, kā mēs veidojam ģimenes dzīvi, kā mēs veidojam ģimenē attiecības ar bērniem, kādā veidā mēs veidojam attiecības ar saviem vecvecākiem, dažādas dainas ir, vai ne, dažādi šie te tikumi ir izpaudušies, ne visus mēs varam uzskatīt par tādu tā kā paraugu, varbūt, ja tur arī tiek negatīvie aspekti izcilāti, apspriest, bet arī tas pretstats ir tas, kas veido šo tikumisko kodolu, kādā veidā tad mēs modulējam savas attiecības. Tad, kāpēc viņš ir latvisks, ko tad mēs esam citādāk? Tur jau varbūt tas jautājums ir. Viens, ko jau es minēju, vai ne, tā tad ir šī attieksme pret apkārtējo vidi. Ja? To tepat aizbraucot vai uz Lietuvu vai uz Igauni, mēs arī izjūtam, vai ne, kad, katrā tautā šī vide organizējās citādāk. Ja mēs radām kaut kādas lietas, vai tas ir māksla vai dizains, arī tur mēs redzam šo te atšķirīgo izpausmi. Vienā gadījumā kāds to vairāk noformulē vārdos, kādam tā ir vienkārši viņa pieredze, izpausme, ko viņš pat vārdos nespēja noformulēt, un tas ir tīri dabiski. Tātad attieksme pret vidi. Tas viss ir tā latviskā dzīves ziņa, un mums ir šie tikumu krājumi. Ernests Brastiņš ir sastādījis tikumu dziesmas krājumi, kur ir ļaužtikumi, paštikumi un dievtikumi. Attiecīgi, tātad, lai jau tādā šaurākā veidā jau būtu apkopot šādu grāmatu kā tāda rokas grāmata. Bet
caur dainām, kas nerunā tiešā veidā par tikumiem, arī veidojās šī tikumiskā attieksme, ja, visos šajos aspektos, par ko es runāju. Ja. Tā kā runāt var par latvisko dzīves ziņu, mēģinot atlasīt noteiktu kaut kādu rakstu kopumu, tāpat laikā arī uz to rakstu kopumu ir jāskatās kā vienotu veselumu. Ja. Nu, tātad latviskā dievestība izvirza šos te mitoloģiskos lielums, dievs Laima Māra, tad attiecīgi katrs viņi nes kaut kādu daļu no pasaules izpratnes. Ja. Ja Dievs ir šī likumību, likumsakarību kārtība pasaulē, ja, kas tad tā kā tikumi ir caurvījoši mūsu dzīves ziņā, tā šie te pasaules likumi ir caurvījoši jebkurā dabas parādībā vai mūsu dzīvē. Ja, kur dieviņi tu stāvēji, kad es gāju maltuvē, vidū sētas vībotnīšu krūmiņā. Nu, neprecīzi es šoreiz teicu. Bet kas ir vībotnīt? Nu, parasti nezāle pēc būtības. Ja? Tas parāda to, šo te Dieva noteiktās kārtības, likumsakarību, izpratni visā pasaulē, pat pašā niecīgākajā nezālē, kas ir sētas vidū, ja? Bet būtisks šajā dainā ir šis vārds vidus, ja? Ka tas ir tas atskaites punkts, ka manai sētai, no kurienes man sāks pasaule, no kuras es izēju pasaulē un no kuras es skatos uz pasauli. Vai ne? Tātad atkal šī te savs redzējums pa pasauli kā tādu. Vai ne? Tātad tas arī viens no būtiskiem kritērijiem, ja šodien mēs teiktu kritiskā domāšana, vai ne? Bet, teiksim, Dainis to izsaka jēdzienā kā vidus, ja? Kas bieži ir, vai ne, kur saulīti nakti guļ vidū jūras uzakmeņa, zelta smilgas galiņā. Tātad ir kaut kāds atskaites punkts, vai ne, tad ir mūsu pasaules redzējumā, mūsu dzīves vietā, vai ne, un te atkal parādās tā latviskā dzīves ziņa. Nu jā, Es gribētu jautājumu, ir tā, ka mēs esam arheoloģijā izpētījuši 5% no visas Latvijas zemes, līdz ar to faktiski atrodot atsevišķu priekšmetu, mēs nevaram pateikt to kontekstu, kā viņš tiešām tika lietots tajā laikā, lai viņu pārceltu viens pret viens uz mūsdienām. Skatoties Brastiņu un Brastiņa, teiksim, to kontekstu, jaunatvieši bija tie, kuri sāka celt tautas pašapziņu, lai atbrīvotos no vācu jūga. Viņi sāka konstruēt arī šīs dievības. Tur ir vesels ceļš, kā līdz tam, vairāku gadu laikā. Viņi nokļuva līdz kaut kādam konceptam, Auseklis bija ar savu konceptu. Brastiņš bija tas, kurš būtībā jau no Latvijas dibināšanas laikā saprata to politisko situāciju, ka jā, brīvība tika iegūta, bet nebija jau šī te latviskā reliģija. Bija kristīgā reliģija, skolās turpināja vācu mācītāji, mācīja bībeli, un viņš bija tas, kurš sāka ģenerēt šo te latviskās reliģijas ideju, lai būtu tautai sava reliģija, vai vismaz nacionāla kristīgā reliģija. Šobrīd mēs nezinām, ka ir lielā mērā nacionāla kristīgā reliģija, kas atzīst tautas dziesmas blakus stāviem. Tad jautājums, mūsdienu dievturi it kā turpina Brastiņa iesākto ideju, un šī te ideja ir jau kļuvusi tāda tautiska, kur nav klāt šis ir kristīgais elements, ja? Mazliet atšķirīgs. Tad Brastiņš konstruēja šo latvisko. Viņš savāca tātad tautas dziesmas, veidoja krājumus, strādāja pat folkloras krātuvē, apsteigāja pilskalnus. Šodien, ko jūs vērat? Kāda ir tā jūsu misija, dievtuvības idejas un koncepta attīstībā tālāk? Paldies par redzējumu un jautājumu.
Es domāju, ka mūsu pēdējo gadu darbs ir palīdzēt dievturību padarīt pieejamu. Un visās šī vārda nozīmēs. Padarīt to pieejamu pašiem latviešiem, padarīt to pieejamu ļaudīm pasaulē, kuri ir latviešu saknēm, bet jau 3., 4. paudze jau dzīvo citā vidē, un viņi cenšas atjaunot šīs saknes, un daļa no viņiem ir jau, diemžēl, zaudējuši latviešu valodu tādā apjomā, kā viņu senči gribētu. Un tāpēc ir, piemēram, arī šī dievturu vārdnīca, kas arī tika atzinīgi novērtēta Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas gada balvā pagājušajā gadā, kā būtisks ieguldījums atvērto tehnoloģiju pieejamībā, un šī vārdnīcā ir dažādi jēdzieni, kurus citur būtu grūti atrast, tie ir latviešu un angļu valodas pārī, meklējami, un tas ļauj, piemēram, atrast tulkojumus, piemēram, veļu vakars, ja, šāds salikums, ja jūs ieliksiet Googles tulkotājā, ko daudz izmanto, tad tas būs veļas mazgāšanas vakars. Ja, tad veļu vakars, saprotiet, tiek sakropļots šis jēdziens. Ja, tāpēc ļoti daudz ir arī pētnieku un pētnieču, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, kuri interesējās par mūsu tradīcijām, par mūsu garīgo mantojumu, un viņiem šī vārdnīca ir ļoti noderīga. Mēs redzam arī statistiku vārdnīcas lietojumam, tas ir no gana daudzām valstīm pasaulē, kas izmanto aktīvi šo resursu. Tā kā viens ir caur vārdnīcu padarīt pieejamību, otrs ir tas, ka mēs labprāt sazināmies ar interesantiem arī tīklotnēs, vai tas būtu Facebook, vai tas būtu Instagrams, vai tas būtu X vai kā citādāk, tad mēs ļaujam mūsu saturu iepazīt arī tīmeklī. Un nākamais pieejamība ir tādā ziņā, ka mums pastāv gan Lokstenes svētnīca, gan Svētas svētnīca, kur cilvēki redz, ka ir arī kāda celtne, ja, kad dievturība pastāv, protams, piekopta katra cilvēka dzīvē, katra cilvēka mājoklī, ikdienā, bet ir arī šīs vietas, kur pulcēties, svinēt svētkus kopā. Un šī pieejamība arī ir tādā ziņā, ka mēs apzināmies, ka mēs neesam vieni, jo Eiropā pastāv daudzas etniskās reliģijas, kas ir vienojušās Eiropas etnisko reliģiju kongresā, un pirms pāris gadiem par prezidējošo valsti ir kļuvusi Latvija. Tātad, togad pulcējās šeit 50 pārstāvi no 17 valstīm Rīgā, lai arī pieņemtu Rīgas deklarāciju, kas runā par tiesībām savā cilmes zemē. Un tas vienkārši iezīmē to, ka mēs saprotam gan savu vērtību šeit latviešu kultūras kontekstā, bet arī starptautiski, arī globāli. Es domāju, ka šobrīd arī tā izstāde, ja, kas tagad ceļo pa Latviju, tā arī aicina uz sarunu ar sabiedrību, aicina uz sarunu gan ar jauniešiem, gan ar pieredzējušiem cilvēkiem par to, ka mums ir kaut kas savs, Latvijā izlolots, izaudzis, un ka mums ir vēsture, uz ko atskatīties. Mēs turpinām šīs laipas tālāk. Jā, es domāju, atslēgas vārds ir pieejamība. Varbūt vēl par to, teiksim, pašapzināšanos, ja. Bieži vien jau par latviešiem, tā mēs paši piezemēti domājam kā par kaut kādu perifērijas kultūru, vai ne? Par iepriekš stāstīto, kāpēc bija arī tas stāsts par to senumu, ja, par to 12,000 gadu seno attīstības pēctecību. Tieši viens moments ir tas, sabiedrībā daudz runā par to, par sabiedrības pašapziņas celšanu tieši latviešiem kā tādiem. Un kas tad ir tas kongress, ko Uģis pieminēja, ja tas parāda to, ka faktiski tie cilvēki, kas atbrauc no pārējās Eiropas pie mums, viņi atrod to, ka pie viņiem pat nav tik daudz, ja,
ka mēs esam savā ziņā ne tikai mūsu mantojums nav tikai vērtība priekš mums pašiem, bet tā ir faktiski jau globāla vērtība. Ja? Tātad tā ir vispār cilvēciska vērtība, ne tikai šaurā nozīmē mums šeit pašiem, sev kā nelielai mazai tautiņai. Ja? Tātad ir šī saistība mums ar baltu pēctečiem, ar esošajiem vēl lietuviešiem, vai ne, neesošajiem prūšiem, kaut gan ir vēl daži, teiksim, viņu pēcteči, kas mēģina saglābt šīs kultūras mantojumu. Līdz ar to šis indoeiropeiskais konteksts, kas ienāks zinātnē kā piederība, ja, šai te visas Eiropas indoeiropeiskai izcelsmē lielā mērā, kur mēs veidojam būtisku atzaru, kur valodnieki pēta šīs valodnieciskās saites. Tātad, ja mēs runājam par to vērtību, tad šis ir tas, ko no Brastiņa laikiem dievturi ir nesuši tautā, lai celtu šo pašapziņu, kad mums ir vērtības, un mēs varam dzīvot ar viņām pašpietiekami. Ja? Tas ir tas būtiskākais. Tas parādās caur godiem, ja? Arī, teiksim, ko dievturi kā savus godus organizē. Mēs cenšamies viņus veidot tā, ka dzimtas ģimenes, kas nāk uz tiem godiem, mēs viņus iesaistam šī rituāla veidošanā, jo senatnē jau šo rituālu nevajadzēja kādu no malas aicināt. Ja? Mēs kaut kur esam atkal psiholoģiski pieradināti pie tā dažādu okupācijas gadsimtu laikā, ka kāds var tikai salauzāt pāri no malas. Ja? Tad ir kaut kāda augstāka institūcija, kas to dara. Bieži vien arī dievturiem to pārmet, ka viņi sevi kaut kā tur paceļ pāri pārējiem, vai ne? Tās, protams, ir muļķības, tāpēc, ka, ja nenāk ar mums runāt un nemēģina saprast vai ne dziļāk iepazīties, tad varbūt kādam no malas tā liekas, jo ir tāda koncepcija, ko pat dievturiem stāsta, ja, kad viņi jau ir tikai tur, kā pa cerokslu to saka, vai ne, ka tas pats kaķisms bezmaz vai vien ir, kas ir pārņemts no kristiešiem, vai ne, kaut gan šī formā kaut ko pierakstīt un glabāt, ja viņi cilvēci, latvieši nesuši šo mantojumu galvās, vai ne, un šos miljonus ir spējuši iznest, vai ne, nepierakstītā veidā, tad kaut ko tādu teikt par kaut kādiem 10 baušļiem, kuriem pielīdzināt, vai no šo mantojumu būtu diezgan muļķīgi, vai ne. Un attiecīgi šis te godu rituāls tā tad ir pašas dzimtas veidots, un mēs iesaistam dzimtas pārstāvu, lai šis rituāls norisētu tādā veidā, ka tas ir viņu notikums, viņu dzīvē. Ja? Mēs esam tikai tie, kas, kā savā laikā Brastiņš arī redzēja dievturības to lomu, kad, ja ir šī te valsts izveidojusies, vai ne, tad vajag būt arī kādiem pārstāvjiem, kas pārstāv šo valsts garīgo identitāti tādā reliģiskā līmenī, un attiecīgi tas ir tas arī, uz ko mēs ejam, lai šos godus mēs varētu civil likumā paredzētajā kārtībā organizēt ar valsts deleģētām tiesībām un to juridisko akta būtību. Ja? Tā arī ir savā veida tāda mūsu loma atšķirīgā, veidot šo valsts apziņu caur mūsu šīm te godu tradīcijām un dzimtas un ģimenes piedarības tradīcijām. Jo, mēs esam savā ziņā pazaudējuši to spēju sadzīvot, varbūt ģimenēs, šī individuālismā attīstības stadija, kādā mēs tagad esam, tā varētu teikt, ja? Un attiecīgi tas mums ir kaut kā jāpārvar, lai mēs nepazaudētu šīs saites, lai mēs nepaliktu atrauti viens no otra. Ne? Tāpat atgriežoties arī pie gadskārtām. Ja? Es jau parādīju. Jā, paralēli stāstīšu. Gadskārtas bieži vien mēs uztveram kā atsevišķus svētkus gadā, ja? Daži nemaz varbūt visus nezin, kad šī gadskārta sastāv no 8 īpašiem svētkiem un laikiem, attiecīgi, un atkal nesaredz to, ka tā ir vesela sistēma, ja, dabas norišu cikls, ar kuru cilvēks saskaņo savu rīcību, savu dzīves ciklu. Ja, tad te ir atkal tas dabas motīvs, kur mēs šodien, kā es teicu, domājam par ilgtspēju, kādā veidā mēs dabas
ritā iekļaujamies ar savu rīcību, ar savu darbību, lai neradītu viņai kaitējumu un gūtu maksimālu labumu no viņas. Ja? Tātad redzēt šos te gadskārtu svētkus kā gadskārtu cikla veselumu, ja? Tas arī tas, par ko daudz it kā nerunā. Ja? Arī iesaistot vai ne šos te simbolismu un šīs attieksmes likumiskās vērtības pret dabas norisēm un dabu kā tādu, vai ne? Jā, šeit varbūt par to, ko Latvijas Dievturu sadraudze ir nesenā posmā paveikusi. Tas, ko jūs redzat uz ekrāna, ir sadaļā dievturi.lv zem izvēles laikskaite. Un mēs pēdējos kādus 2-3 gadus saņēmām gana daudz jautājumus no latviešiem ārpus Latvijas, un viņi vaicāja, kad tad būtu jāsvin tie svētki manā vietā. Tur, kur viņš trimdā, teiksim, vai diasporā dzīvo, atbilstoši tai vietai. Un tie jautājumi nenāca tikai no ziemeļu, bet arī no dienvidu puslodes. No Austrālijas, no Brazīlijas latviešiem. Un viņi prasa, ko darīt? Vai tiešām Jāņus svinēt tad, kad ir sniegs? Vai tiešām Jāņus svinēt tad, kad ir sniegs? Tāpēc, ka dienvidu puslodē gada laiki ir par pusgadu nobīdīti, vai ne? Un viņiem ir šie jautājumi, tas ļoti praktisks jautājums, ja? Un šie ļaudis meklē informāciju, kad svinēt Ziemassvētkus, Jāņus, kad svinēt Lieldienas un kad svinēt apjomības vai citā vārdā rudinājus, un šos 4 svētkus gadā, kas ir tad saulstāvji un vienādības, tos var atrast, jo tos publicē arī Latvijas astronomi, šos 4 brīžus gadā, kas ir astronomiski, tātad rietumu astronomijā ļoti viegli atrodami, tos ar publiskajā telpā sameklēt. Bet, kad vaicā par šiem pārējiem 4 brīžiem gadā, kas ir starp vienādībām un saulstāvjiem, tad, diemžēl, rietumu astronomi nevar sniegt skaidru atbildi, jo rietumu astronomijā šie starpposmi nav bijuši īpaši svarīgi. Un tad nāk palīgā paskatīšanās pasaulē citur, vai tiešām latvieši ir vienīgie, kuriem ir šie 8 svētki, un svarīgi saprast arī šos brīžus starp vienādībām un saulstāvjiem, tad, proti, tie būtu meteņi, ūsiņi, māras un mārtiņi, ja, kad tie astronomiski sanāk atbilstošie brīži, kad tos sākt svinēt. Un tad izrādās, ka austrumos, piemēram, pastāv nevis 8 posmu dalījums gadā, bet 24 posmu dalījums gadā, kur no tiem 24 1/3 pilnībā sakrīt ar mūsējiem. Un tad attiecīgi šeit ir Latvijas Dievturu sadraudzes tīmekļa vietnē izstrādāts rīks. Latviešu valodā es domāju, ka tas ir vienīgais rīks, kur var izraudzīties numur 1. Tātad vietu pasaulē, teiksim, te ir Latvijā vietas, un te ir Amerikā, ASV, pieņemsim. ASV Dievsvētā Viskonsīnas pavalstī šie datumi vietējā, tātad šī konkrētajā daļā, būs citādāki. Jūs redzat, kā mainās šie datumi augšā, ja, trekniem burtiem. Kāpēc viņi mainās? Tāpēc, ka tur ir citi saulēktu un saulrietu brīži tajā ģeogrāfiskajā punktā, un tas ietekmē svētku sākuma brīdi. Bet, ja viņam rēķinām tāda, kā saule kustās pa debesīm, kā viņš šķērs, kad saules centrs šķērso debes ekvatoru. Lūk. Jā, vai attiecībā uz debesi, kā viņi par ekliptiku kustās un kādos punktos viņi ir tur. Tieši tā. Un tas visās vietās uz zemes ir viena. Tieši tā, tas ir vienādi, bet saulrietā mēs sākam svinēt. Mēs sākam svinēt saulrietā, jā. Mēs sākam svinēt saulrietā savus svētkus. Jāņus mēs sākam svinēt saulrietā. Un ja saulriets ir pirms šī brīža, kad ir astronomiskais brīdis, visā pasaulē vienādi iestājās, ja, tad tajā gadījumā sanāk, ka mēs saulrietā esam
pozīcijā, ka mēs sagaidām šo astronomisko brīdi. Jā, es pabeigšu to domu, jā. Kā vārds sakot, mēs, ja saulriets ir pirms astronomiskā brīža, kas ir vakarā vēlāk, piemēram, ja, tad mēs šos svētkus sagaidām un mēs viņus sākam svinēt tanī pašā vakarā. Savukārt, ja saulriets būtu pēc tam, kad ir astronomiskais brīdis, tad sanāk, ja mēs sāktu svinēt saulrietā, mēs jau būtu palaiduši garām. Un tā kā dievturis svētkus nevis aizvada, bet sagaida, tad attiecīgi balstoties uz geogrāfisko situāciju, kur cilvēks atrodas, tas datums ir vai nu tas pats, vai iepriekšējais. Ne tikai dievturi, bet latvieši. Jā, bet šeit, vārds sakot, ir apakšā poga GPS vai GPS, un cilvēks, jebkur pasaulē, kur atrodas, ja viņš grib uzzināt šo svinību sākuma laiks, viņš savā viedierīcē ieslēdz GPS funkciju, uzspiež šo pogu un viss tiek sareitināts atbilstoši viņa vietai, kur viņš ir, vai tas ir ziemeļa, vai tas ir dienvidu puslodē. Un tāpēc šis ir arī tas jautājums par pieejamību, kur cilvēki var izsekot līdzi. Tāpat šeit ir attiecīgi iespēja redzēt saulēkta saulrieta, mēneslēkta mēnesrieta laikus visa gada garumā. Lūk. Un šādā te veidā mēs varam redzēt, teiksim, kāds ir tātad Gregora kalendārā šis te datums, kāds tas ir latviskās dzīvesziņas 8 laiku šī te laikritī, jeb dienrādī šis nosaukums. Un tas viss. Tas ir tas, ko Latvijas dievturu sadraudze šodien pēdējos gados pilnveido, lai būtu šī pieejamība cilvēkiem dažādās vietās pasaulē, kas meklē atbildes uz šiem jautājumiem, mēs cenšamies viņiem palīdzēt. Bet es redzēju, bija paceltas rokas. Jā. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad aizvien vairāk nākas sadarboties. Kāda ir jūsu sadarbība un attieksme pret Latvijā populārajām konfesijām? Kādā ziņā jūs domājat, kad mēs varētu to sadarboties? Kā jūs sadarbojaties? Kā jūs sadarbojaties? Patiesībā sakot, kā jūs ziniet, Latvijā pastāv tāds ekumēnisms. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tur ir apvienojušās tās organizācijas, kas ir nākušas no kristīgajām vai judokristīgajām reliģijām. Vai ne? Attiecīgi, tas ir tāds noslēgts klubiņš, faktiski, kuri nevienu citu tur pie sevīm neielaiž. Tas savā ziņā arī parāda šo sadarbības iespēju. Vai ne? Sadarbība, kur varbūt ir izpaudusies tīri personiski ar cilvēkiem, kas pārstāv šīs reliģijas dažādās konfesijas. Jā, man personīgi, piemēram, es esmu Rīgas pieminekļu padomē strādājis kopā ar cilvēkiem, kas ir no šīm organizācijām, vai ne? Tādā ziņā nekad nav bijuši īpaši nekādas problēmas, tāpēc, ka šī te, nosacītā vai ne latviskā identitāte, kas bišķi ir tādā peldošā definīcijas stadijā, ja, ir tā, kas mūs tomēr saista, ja, jo mums ir kopējs saknes šajā zemē, savos senčos, vai ne, un tā ir virsvērtība, kas mūs vieno, vai ne. Reliģiskā aspektā tāda sadarbība starp organizācijām mums nepastāv, ja, šī iepriekš minētā iemesla dēļ, kur faktiski, jau publiskajā vidē jūs noteikti esat dzirdējuši dažādas izpausmes, piemēram, par Jāņiem, ja, kur piemēram, luterāņi tiek brīdināti par to, ja viņi iet svinēt Jāņus kopā ar citiem, un ja tur ir kaut kādas šīs te reliģiski pagāniskās, rituāliskās izpausmes, vai ne, tur noteikti nevajag piedalīties. Ja. Tas līdz ar to parāda to, kāda ir tā attieksme, un tā ir tāda izslēdzoša, un faktiski organizatoriskā līmenī tāda sadarbība nav bijusi.
Nu, es varu no savas puses piebilst, ka Latvijas dievturu sadraudzes un tās paspārnē esošo saimju rīkoties gan daudzinājumi, gan gadskārtas svētki, gan citi ir atvērti sarīkojumi. Mēs priecājamies par viesiem un viņu vidū mēs redzam ļaudis ar ļoti dažādu reliģisko pārliecību un nav šaubu, ka starp viņiem ir ļaudis arī no, teiksim, kristīgās baznīcu, teiksim, ticīgajiem. Un mēs esam atvērti un mūsu pasākumi ir pieejami. Teiksim, ir viens ļoti brīnišķīgs sarīkojums, kas saucās baznīcu nakts. Un šī baznīca naktī veltītajā tīmekļa vietnē dažus mēnešus pirms tā nakts pienāk, ir iespēja iesniegt pieteikumus par reliģiskajām būvēm, kur kaut kāda sarīkojuma tādā datumā notiks. Un tad svētnīcas ļaudis arī bija iecerējuši, ka viņi varētu piedāvāt kādu sarīkojumu tādā naktī arī pie sevis. Un tad, pildot to veidlapu, bija jālauza galva no tiem konfesiju izvēles variantiem. Vai viņi tā kā ir pareizticīgie vai nē, vai dievturi ir pareizticīgie vai nē. Luterāņi viņi nav, katoļi viņi nav. Nu, saprotiet, tur bija ierobežots saraksts, kas tur drīkst pieteikties. Nu, un beigās šis te pieteikums, protams, ka bija noraidīts, un mēs nebijām sarakstā, jā, ar savu svētnīcas piedāvāto tā vakar programmu. Tā kā, nu, ir jautājums par to, cik mēs esam iekļaujoši Latvijā, cik visas reliģiskās grupas ir gatavas uz sarunu. Mēs esam priecīgi par to, ka Agnijas Saprauskas rīkotajā reliģija kafejnīcā mums bija iespēja piedalīties. Tas bija pirms 2 gadiem. Es negribu samelot, man liekas, pāris gadu atpakaļ. Un tur bija ļoti brīnišķīga saruna. Tur bija dažādi reliģisko grupu pārstāvji, kas Latvijā kopā dzīvo un strādā un darbojās. Un tur bija ļoti interesanta tā saruna tieši par to, kā darba devējiem, lai būtu sekmīgāka darba vides labiekārtošana, darba grafika labiekārtošana, kas būtu jāņem vērā, ja darbinieki nāk no dažādām reliģiskām grupām. Ja? Un tas bija ļoti bagātinoši, šāda saskarsme, šāda saruna. Tā kā es domāju, ka ir iespējas sadarbību tikai attīstīt, pilnveidot un jā. Jā, varbūt, ka var tev tā pievērst uzmanību vienam aspektam. Jūs visi esat kādu dainu krājumu lasījuši. Vai dainas kaut kur piemin latvieši vārdu? Latviešu? Vai ne? Nav, vai ne? Tas vienkārši arī ir viena no liecībām par šo dainu senumu. Tātad vismaz tas ir periods, ko sauc vēsturē par nacionālo valstu veidošanos. Ja? Tas ir viens. Otrs aspekts ir tas, teiksim, arī šī dainu dievestība, vai ne, viņas vispār cilvēciskais raksturs. Ja, ka viņai nav šauri attiecināt uz kaut kādu vienu tautu, ja, kurā ir kaut kāds, kur ir izredzējis kāds atsevišķs dievs, vai ne, un deleģējis viņai kaut kādu īpašu funkciju cilvēcē. Ja. Tātad šeit, teiksim, tā integrācija, Latvijā integrācija uz latviskās kultūras, vai ne, un arī uz dievturības pamata ir daudz pamatotāka nekā uz kādu citu, kas šeit ir ienākusi no svešām zemēm. Vai ne? Tātad te ir tā, arī tā vērtība, ja, kas tur slēpjās, kas ir tā dzīves ziņas viena no vērtībām, pamatvērtībām, ka mūsu tas vispār cilvēciskais jau ir iekodēts tādā dainā, tādā mūsu pasaules uztveres kodolā. Ja, kad mēs senatnē neesam vērtējuši sevi kā kaut kādā veidā atšķirtus no pārējās pasaules, vai ja vienīgi tur šitādnīgs masku gājienos, vai ne, iet runa par svešo, kā par čigānu un attiecīgi vēl citiem dīvaņiem. Man šī sakarā jautājums Sergijam Nostavičam, kurš nomusēja, ka viņš ir šo 17 valstu kongresa prezidents nākamos 5 gadus. Un šī sakarā
Kādas vērtības apvieno šajā kongresā visu šīs 17 etniski domājošās valstu grupas, varētu teikt tā, jo tur tas nepārstāv valstis, tās ir attiecīgās organizācijas. Kas ir tās vērtības? Ne jau latviskās vērtības, ir jūši par šī Eiropas līmeņa kongresa vērtībām. Paldies! Jā, Eiropas etnisko reliģiju kongress ir tapis Lietuvā. Sākotnēji tas bija Pasaules etnisko reliģiju kongress, un no sākuma Lietuvas tātad romoviešu vadītājs Jonas Trinkūnas bija iecerējis tā kā, sasaukt kopā no visas pasaules etnisko reliģiju pārstāvjus un tad veidot tādu kopienu. Bet tad laika gaitā izkristalizējās tas, ka tomēr lielāks uzsvars ir uz to Eiropas mantojumu, uz Eiropas kopību, un tāpēc arī tika nomainīts šis nosaukums. Eiropas etnisko reliģiju kongresa vienojošais droši vien būtu tā apziņa par savas vietējās tautas tradīcijas uzturēšanu, par to, ka mēs esam vienoti dažādībā, par to, ka mums ir piederība pie savām saknēm, un mēs tās turpinām kopt savai tautai raksturīgā veidā. Tā kā dievturība, piemēram, ir latviskais ceļš pie Dieva, tā attiecīgi šīs te pārējās reliģiskās grupas arī ir ar savu pieeju pie viņiem svētā mantojuma, sakrālā kodola, un to var saukt dažādi. Bet galvenā doma ir tāda, ka mēs novērtējam, mēs spējam cienīt, izprast to, ka mums kaimiņiem arī ir tiesības uz savu reliģisko patību. Arī viņi cenšas mūsdienās turpināt, attīstīt, pilnveidot to, kas ir viņiem raksturīgs. Un otrs lielais, varbūt tas vienojošais faktors ir tas, ka katrā no šīm valstīm, kur pastāv šīs reliģiskās grupas, ir dažādi izaicinājumi, ar kuriem ir jāsaskarās. Piemēram, svētvietu apgānīšana. Ja, arī Latvijā mums ir notikuši dievturu svētvietu apgānīšanas gadījumi. Jā, 21. gadsimtā. Jā, tas notiek. Tas izpaužās gan tādā veidā, ka ir, teiksim, bojātas pieminekļu pamatnes, tas notiek ar dedzināšanas mēģinājumiem un tā tālāk. Jā, tas notiek Latvijā. Jā, tādi paši briesmu darbi ir Lietuvā, Grieķijā, Itālijā. Jā, mūsdienās šādi fundamentālistu uzbrukumi notiek, un tas rosina risināt šos tieši svētvietu aizsardzības jautājumus. Tas ir stāsts par izglītību, tas ir stāsts par sadarbību ar attiecīgās valsts valdību, un Eiropas etnisko reliģiju kongress ir tas, kas uzklausa katrā dalība organizācijā pastāvošos izaicinājumus, problēmas, un kopīgi skatāmies uz labajām praksēm, kas ir sekmējies, kas ir izdevies kādā citā organizācijā, sadarbībā ar vietējo valdību. Un tas vienkārši palīdz visiem kopā augt un būt saskaņā ar savu pārliecību savā cilmes zemē. Tā.